Labrīt no jaunās nedēļas. Mēs joprojām atrodamies Malagā, nu jau 10 dienas. Un jau pamatīgi gribās prom. Vai nē? Bet mēs īsti nekur netiekam, jo mums atkal saplīsa busiņš. Un mums vajag detaļu. Un tad mūsu cerība ir tā, ka šodien ir pirmdiena, bet ir otrās lieldienas. Bet pēc tā, ka apkārt jau ir visādi trokšņi un viss notiek, es ceru, ka viņiem nav tāda lieta kā otrās lieldienas brīvdiena, tā kā Latvijā. Un es ļoti ceru, ka mēs šodien dabūsim to detaļu. Un tad jau mēs varēsim mukt projām no trakās pilsētas, un es apsolīju Blubiņam, ka mēs vairs nebrauksim ne uz vienu lielo pilsētu. Es apsolu Blubiņu. Mums vakar naktī uzčurāja uz busiņa. 2 naktī mēs pamodāmies. Jā, super. Te ir vienkārši durvis nomīstas. Cik jauki. Cik jauki. Karls mani aizsūtīja misijā uz autoservisu veikalu, autodetaļu veikalu, kas atrodas 7 kilometri no tās vietiņas, kur mēs paliekam. Un tad man ir jāpasūta motora degvielas filtra korpus un filtrs. Un vajag jūsu īkšķīšus, lai man tas izdotos. Ļoti baigīgi. Tikko izkāpu no stacijas un esmu tādā Malagas rajonā, kurā gan es neesmu bijusi vēl. Un tagad man vēl jāiet ir kilometrs līdz pirmajam veikalam, un tad tur vēl ir kaut kur netālu vēl viens, ja tajā pirmajā nebūs. Esmu gandrīz klāt. Nu tā, baigi skaisti te nav. Bet cerēsim, ka viņiem ir tā detaļa. Es tur neiegāju, jo izskatījās ciet, eju uz nākamo. Ok, tur nebija. Tur viņi tikai ar salonu un ar paklājiem nodarbojas, bet viņš man parādīja Googlē, kur es varu aiziet uz citu vietiņu. Tā nu detaļu es pasūtīju, bet viņa būs 3 dienu laikā, un tad viņš man zvanīs, un tad varēs braukt pakaļ. Un cerams, ka es pasūtīju īsto detaļu. Man bišķiņ tur uznāca raudiens, jo es neko nesapratu, viņš kaut ko tur jautāja, bet es ceru, ka viss būs labi. Es atradu, ka atpakaļ ceļā var arī atbraukt ar vilcienu, ar citu vilcienu, kurš iet vispār reizi stundā vai retāk. Bet es atnācu un rādās, ka viņš būs pēc 3 minūtēm, tā kā man ļoti paveicās. Bet man tik ļoti vajag uz tolti, ka man ir zosāda un te nav kur aiziet. Mēs joprojām esam Malagā, bet mēs pārparkojāmies citu vietiņu. Un cerēsim, ka te būs drusciņ klusāk pa nakti un ka neviens nečurās mums virsū. Un tad mēs gaidām to detaļu, kura būs 3 dienu laikā. Tad brauksim prom. Mēs atnācām uz mūsu jauno parku, jo mēs pārparkojāmies. Un mēs redzējām, ka te netālu ir kaut kāda ūdens tilpne un ka te dzīvo bruņurupuči, un tad ir rakstīts, ka jāņem līdzi maize. Bet mēs neesam tādi sākani, mēs paņēmām gurķi, un mēs nezinām, vai viņi ēdīs vai nē. Un skatieties! Viņš mūk! Viņam dzanās pakaļ. Aizpīčais. Viņš pazaudēja. Redzēji? Viņš pazaudēja, un tas, kas dzinās pakaļ, dabūja. Un tagad viņš dzanās pakaļ tam.
Mira tu primo ahí. Sí, claro. ¿Es tu primo, no? No. ¿Es tu primo ese? Está en riesgo extremo de extinción. Ellos solo se encuentran en una pequeña península dentro de la isla de Madagascar. This one is the red lemur and is one of the largest species that we have. They can Olā! Kā jau jūs nopratāt, es tikko biju zoodārzā, bioparkā. Tas atrodas apmēram 30 km no Malagas, un uz šejieni var atbraukt ar vilcienu ļoti ērti. Varbūt speciāli es šeit neieteiktu braukt, jo tas parks bija diezgan maziņš, un nebija tā, ka tur bija super kaut kas, ko vajag redzēt. Bet, ja ir pa ceļam, tad varētu braukt. Nu tā, un izskatās, ka mūsu lietainais periods arī ir sācies, jo tikko sāk smidzināt, un rīt visu dienu būšot 100% lietus. Un tad es varēšu montēt šo video. Mēs staigājamies ar Blue, un te vienkārši papagaļi. Papagaļi dzīvo. Reku pilns koks ar papagaļiem. Reku blubiņš. Un mēs ejam peldēties uz Strūklaku. Wow! Wow! Blubiņš ir bēdīgs, tāpēc, ka visu dienu līst lietus, vai ne? Visu nakti un visu rītu. Un tagad ir 11 un ap 3 vai 4 tikai beigsies lietus. Bet vismaz beidzot es varu izdarīt visus datordarbiņus, pamontēt video un pameklēt vakances un visādas lietiņas sadarīt. Bet mēs nebraucam prom, jo mēs nevaram aizbraukt, jo mums nav detaļa mašīnai. Blubiņš ir tik bēdīgs. Blubīti, Blūps, pasmaidi. Blūps. Mums bija pieprasījums no kāda skatītāja uzfilmēt šos orhideju kokus. Nu tad re, kur ir? Katram gadījumam nofilmēšu arī šitos, ko skatītāji pieprasa. To mēs cenšamies realizēt. Mēs joprojām esam Malagā. Es mazgāju drēbes. Un mēs gaidām joprojām ziņu no tā detaļu čaļa. Un viņš teica, ka šodien zvanīs, bet ir jau 4:00 un viņš vēl nav zvanījis. Un izskatās, ka mēs vēl joprojām netiksim prom. Tas ir bēdīgi, jo man jau ir apnikusi pilsēta. Es ļoti gribu doties uz laukiem un uz kalniem un uz mieriņu.
Tā kā mēs netiekam vēl prom no Malagas, tad mums jāstaigājas pa pilsētas parkiem. Un Globiņam ir savs baseins. Komandas nezināja. Neviens nezināja, kas ir Gailena. Kas varētu būt Gailena? Gailena ir Gaļa sieva. Patīk tev šis šoviņš? Jā. Tas bija joks. Nu, redziet, jauna. Ir pagājušas 5 dienas, kopš es biju tajā detaļu veikalā un pasūtīju filtra korpusu. Un viņš joprojām nav atnācis. Es neesmu vēl saņēmusi ziņu no veikala, ka es varu nākt pakaļ. Lai gan viņi teica, ka būs 3 dienu laikā, un tagad ir pagājušas 5 dienas, un es eju kauties. Jā, jo mums ļoti gribas tikt prom, un es nezinu, vai viņi man aizmirst piezvanīt vai ko, bet Kārlis bija aizvakar, tad viņam teica, ka būs rīt. Vakar bija tā rītdiena, vakar man neviens neko, un tāpēc es eju tagad noskaidrot situāciju. Nu, man diemžēl nav labu ziņu, tā detaļa nav, jo tas piegādātājs ir kaut ko sačakarējies, un tad viņi apsolīja, ka pirmdien noteikti būs. Tas nozīmē, ka būs jau pagājusi nedēļa. Kopš mēs gaidām to detaļu nedēļu, kopš mēs esam iesprūduši tajā stāvvietā un nekur netiekam. Un mums piekdienās ir jāizlai pods un jāiepilda tīrais ūdens. Mēs to nevaram izdarīt šodien piekdienu. Un, karač, viss slikti. Ja jums šķiet, ka mēs esam puķu pļavā, tad jūs kļūdāties. Jo mēs esam pilsētā. Nu, Globiņš roka sev gultu. Tas ir dīzels, kas tek mums no motora. Tāpēc mums vajag to detaļu. Bet detaļa būs pirmdien. Bet mēs atbraucām uz veikalu un nomainījām ūdeņus. Eku priekšnieks. Priekšnieks sargā. Sēž šofer krāsons. Jā. Čabļu. Karlos, kurš sunītis? Sunītis puķītēs apgāzās. Sunītis. Tāds maziņš anģelīts. Tas, kur pusi no sēka. Atarazanas. Kāds maziņš. Jā. Apstājās tieši redzot. Tā, uzreiz 5 eiro garneļu kaudzi. Nē, mēs pastaigāsim. Varbūt būs kaut kur pa 4 eiro. Varbūt. Gudinieki, kas tev kulītē? Man ir zivis. Nevar redzēt 2 maisiņu. Nevar redzēt tiešām. Tu vari pastāstīt. Nu, iezūmo. Rekur, tur ir. Cilvēku muguras. Cilvēku sejas. To vajadzētu izbūrēt. Kilograms ar garnelēm. Oferta! Oferta gambās. Vai kāda dziesmiņa? Kā tu jūties jau 2. nedēļu Malagā?
Man jau bišķi jāpakaļ. Bet vēl vienam? Ejam tālāk. Ejam tālāk. Viņš tās ir diezgan garšīgs, ja godīgi. Jā. Viņas tā labi grillēti garšā. Jā. Kur rādam? Mēs kā vietēji aizbraucām uz tirgu no rīta, vai ne? Nopirkām zemenes un garneles, un tagad brauksim mājās ar metro. Kurš izstās pēc tramvaja, bet tas ir metro, vai ne? Tas ir tramvajs. Nu tā mēs sēžam un gaidam pirmdienu. Gaidam detaļu. Jā, pirmdien jābūt ir tai detaļai, jo ja nebūs... Tad jāiet uz citu detaļu veikalu beidzot un pasūtīt to detaļu. Jā, pirmdien būs tieši nedēļa. Blue redzēja bruņu rupučus. Tu uzfilmēji? Horizontāli. Tad jūs neredzēsiet, kā Blue redzēja bruņu rupučus. Ieliksi 2 vertikāls video. Atceraties stāstu par to nelaimīgo detaļu? Nu, ir pirmdiena. Mēs vēl neesam saņēmuši ziņu no tā veikala, bet es skrienu uz turieni. Jo, ja nebūs, tad šī ir pēdējā sērija. Un mēs uz mūžiem paliksim Malagā. Un nekad netiksim prom. Tāpēc turiet īkšķis, lai tā detaļa ir. Ja jūs gribat, lai šis seriāls turpinās. Šī ir jūsu un mūsu laimīgā diena, jo es dabūju to detaļu. Es vairs nespēju nocēt, esmu tik priecīga, esmu tik laimīga, ka mēs tiksim prom no Malagas. Tagad tikai Karlusam vēl ir viņu jāsaliek, jāieliek tajā motorā veiksmīgi. Tad jau juhu! Mēs viņu nesam āmuru. Labi, tūlīt. Nu, kur cāmarīts palika? Kurš ir to temaliņu? Tā arī var sist. Paga, bet man vajag samainīt rokas. Nevajag samainīt to bišķīt. Es ar kreiso, ne? Jā, tik daudz arī spēku tur vajag vēl, jā. Jā, izskatās labi. Beidzot varēsim braukt prom no Malagas. Šī ēra Malagā ir beigusies tāpat kā šī sērija. Mēs dodamies prom no Malagas. Jā, jūs tik iedomājaties, beidzot braukt prom no Malagas. Šitādu tekstu pirms 5 gadiem mēs nesaprast. Jā, un tiekamies nākamajā sērijā.